Labdien, es esmu Ieva Rācināja, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore. Un es vēlētos pastāstīt par mūsu sadarbību attīstības sadarbības projektos, ar kur mēs sadarbojamies ar Latvijas ārlietu ministriju. Mūsu attīstības sadarbības projektu portfēlis sākās 10 gadus atpakaļ, kad mūsu ārlietu ministrija ielūdza izveidot apmācību programmu Austrumu partnerības valstu, Rietumu Balkānu un Centrālā Āzijas valstu publiskās pārvaldes profesionāļiem. Un šī projekta galvenais mērķis, apmācību projekta galvenais mērķis bija apmācīt šo valstu publiskās administrācijas, arī nevalstisko organizāciju un arī akadēmiskās vides pārstāvis tieši jautājumos par Eiropas Savienības attīstību, Eiropas Savienības tiesībām, Eiropas Savienības ekonomiku, iestāšanās Eiropas Savienības sarunām, arī pretkorupcijas un labas pārvaldības jautājumiem. Un 10 gadu laikā caur mūsu apmācību programmām ir piedalījušies vairāk kā 1100 dalībnieki no 20 dažādām valstīm. Galvenais mērķis šīm apmācību programmām ir Latvijas zināšanu un pieredzes pārnes tieši Eiropas Savienības iestāšanās laikā, arī pēc tam. Un mēs dalāmies ne tikai savos panākumos, bet arī savās kļūdās. Lielākais plus no šīs sadarbības, ko mēs redzam, ir tieši šī absolventu tīkls, ko mēs esam izveidojuši, kā es minēju, tie ir vairāk kā 1000 absolventi. Mēs šo 10 gadu laikā esam sakojuši viņu profesionālajai attīstībai, viņu profesionālajai attīstībai pēc mūsu apmācību kursu iziešanas. Un mēs sadarbojamies ar citām arī institūcijām Latvijā, arī valsts iestādēm, arī ārlietu ministriju un dalamies šajā absolventu tīklā kontaktos, jo mēs redzam viņu karjeras attīstības iespējas un tas, kā viņi var sadarboties un sniegt palīdzību un arī komunicēt ar Latviju. Šis ir tas galvenais plus, ne tikai šīs zināšanas, ko mēs nododam cilvēkiem, kas atbrauc pie mums mācīties, bet arī tas, ko viņi dod Latvijai un mums, arī bez tām tālāk komunicējot un sadarbojoties jau starptautiskā un valsts līmenī. Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb LAPAS, apvieno 44 biedrības un nodibinājumus. Jau 20 gadus mēs kopā radām drošāku un ilgtspējīgāku pasauli, sadarbojoties lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Viens no LAPAS darbības virzieniem ir attīstības sadarbība, jeb globālās partnerības. Latvijas prioritāte ir Ukraina, Grūzija un Moldova, kā arī Centrālā Āzija un mazāk attīstītās valstis Āfrikas reģionā. Šī sadarbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku kopīgo nākotni.